Izskatās, ka šajā parlamentā uz Ziemassvētkiem brīnumi nenotiek. Šajā parlamentā notiek brīnumi citās reizēs. Reirkunga demisiju atbalstīt netika par nožēlu. Bet, ministrs kundze, jūsu demisiju mēs prasām 3 iemeslu dēļ. Pirmkārt, radītā hausa dēļ, otrkārt, neprofesionālās rīcības dēļ un treškārt, sabiedrības maldināšanas un solījumu nepildīšanas dēļ. Katrs no šiem iemesliem principā ir pietiekošs, lai premjerministrs būtu pavaicājis Danas Reiznieces Ozolas demisiju jau par katru no šiem punktiem. Ja es būtu premjerministrs, es noteikti to būtu izdarījis, un Dana Reizniece Ozola vairs nebūtu ministra. Es nezinu, kas Mārim Kučinskim ir par siltām jūtām attiecībā pret šo ministri, kāpēc viņš pievēr acis par visām tām nebūšanām, ko mēs esam piedzīvojuši. Bet ņemot vērā visu šo te kopīgo 3 iemeslu parādīšanos mūsu dienas kārtībā, gan hausu, gan neprofesionālā rīcība, gan sabiedrības maldināšana, Dana Reizniece Ozola nedrīkst turpināt pildīt savus pienākumus. Nedrīkst, jo tas rada kaitējumu Latvijai un rada nopietnu kaitējumu Latvijai. Par hausu runājot. Pēdējo 3 mēnešu laikā nav bijusi ne diena, kad es neesmu saņēmis vai nu telefonu zvanu, vai nu personīgi neesmu ticies ar kādu, vai saņēmis ēpastu no uzņēmēja, no darbinieka, no kāda cilvēka, kurš ir ekonomiski aktīvs, kurš man saka sekojošo. Vai nu es pārtraucu savu ekonomisko darbību kopumā, vai nu es beidzu būt par uzņēmēju Latvijā un reģistrējos citā valstī, vai nu es atlaižu darbiniekus. Un tas ir ļoti nopietni, jo tie ir zaudējumi gan cilvēkiem, kur zaudēja savus darbvietas, gan uzņēmējiem, kuriem ir ekstra izdevumi, lai piereģistrētos darbam citā valstī, gan sabiedrībai kopumā, jo mēs neieņemam nodokļos to naudu, ko mēs varētu ieņemt. Un, ministrs kundze, jūs teicāt, ka šis ir solījuma pildīšanas budžets. Es neatceros to dienu, kad jūs apsolījāt Latvijas sabiedrībai, ka būs hauss. Es neatceros to dienu, tāpēc šis nav solījuma pildīšanas budžets. Šis ir hausa budžets. Šis ir hausa laiks. Un kā piemērs varbūt tikai ļoti skaidrs un viens, ka uzņēmēji bēg no Latvijas, uzņēmēji nenāk no Latvijas, investīcijas aizplūst. Paskatieties statistiku. Tā ir ļoti, ļoti nopietna statistika par to, ka Latvija zaudē investīcijas, Latvija zaudē ekonomisko potenciālu. Un tas ir pateicoties finanšu ministras darbības dēļ. Runājot par neprofesionalitāti. Jūs visi atceraties nesenas notikums par valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktors izvēli. Pagāja vairāk kā pusgads, līdz Dana Reizniece Ozola saprata, kādā veidā ir jāpieņem valsts ieņēmuma dienesta vadītāji un kādā veidā ir jāizvēlās viņi. Es saprotu, ka, protams, ir kaut kādi amati, kuros var mācīties, bet finanšu ministrs amats nav tas amats, kurā mācīties. Finanšu ministrs amats ir tāds, kur ir jāsaprot, ko dara un jāpieņem lēmumi. Jūs nodemonstrējat ar Koļegovas kundzes izvēlēšanos, ka jūs nesaprotat, kādi cilvēki var būt šajā amatā, kādi ir tie izaicinājumi valsts ieņēmuma dienestam un kas būtu nepieciešams šī amata profesionālim. Bet ja jau jūs izvēlējāties Koļegovas kundzi, un ja jau jūs tik pārliecinoši gājāt uz valdību un piedāvājāt šo kandidatūru, pārdevāt sabiedrībai, pārdevāt sociālajiem partneriem, ka tā ir labākā iespējamā kandidāta, tad es nesaprotu vienu. Kur ir tie 100 miljoni, par kuriem runāja Koļegovas kundze Artūrs Kaimiņkungam?
kur iet garām budžeta kasei, budžetam. Kur viņi ir? Ja jau jūs to zinājāt, un jums bija tas iemesls izvēle, ka viņa saprot, viņa zina, kas jādara, tad acīm redzot, jūs atbalstījāt to visu. Ir pagājuši 3-4 mēneši, un tos 100 miljonus es neredzu. Viņi runāja par 500 miljoniem plus, ko jūsu vienotības kolēģi piesedz, un kaut kādā veidā ir šīs visas schēmas, teiksim, jumts. Jūs neesat neko izdarījusi kā ministri. Vai nu tādu nav, vai jūs esat neprofesionāli. Otra sadaļa neprofesionalitātes jautājumā ir saistīta ar tiem argumentiem, ko jūs lietojāt, kāpēc ir jāmaina esošā nodokļu kārtība mikro uzņēmumu sadaļā. Un jūs teicāt, ka tas kropļo konkurenci un mikro uzņēmēji nodarbojās ar nodokļu optimizāciju. Zinat, taisnība. Es jums pilnīgi piekrītu. Loģiskāk nevar būt. Tikai ko jūs izdarījāt tagad? Burtiski pagājušā nedēļā. Nē, šajā nedēļā. Jūs pateicāt, zinat ko? Turpiniet kropļot konkurenci, turpiniet optimizēt nodokļus, bet tas jums maksās 15%, nevis 9%. Neviens solis kropļošanas novēršanā, kas ir taisnība, un neviens solis optimizācijas novēršanā. Kārtējā neprofesionalitāte. Un visbeidzot, par tām nodokļu izmaiņām, ko jūs plānojat nākotnē. Lielākā daļa šī parlamenta nākot uz vēlēšanām ir apsolījusi, ka nodokļu izmaiņas nebūs. Un nodokļu izmaiņas ir iespējams, tikai pie viena nosacījuma. Ja politiķi saņem šādu mandātu, mainīt nodokļu sistēmu. Šis parlaments šādu mandātu nav saņēmis. Tāpēc, ministrs kundze, nav nekāda pamata jums tracināt sabiedrību un teikt, ka no nākošā gada aiznākošā gada būs jauna nodokļu sistēma. To var darīt tikai un vienīgi pēc nākošajām vēlēšanām, kas ir 2018. gada 6. oktobrs. Ātrāk šādas izmaiņas nedrīkst notikt, jo mandāta šim parlamentam nav. Vienkārši nav. Un ja jūs domājat, ka var rīkoties vienalga kā, ejiet pie Vējoņa kunga, aiciniet atlaist parlamentu, un tad var ar jaunu mandātu droši mainīt nodokļu sistēmu. Laustie solījumi. Zaļo zemnieku savienības programma, kur var katrs atrast mājaslapā cvk.lv, skaidri un gaiši ir rakstīts: iestāsimies pret mikro uzņēmumu nodokļu palielināšanu. Ministrs kundze, jūsu paraksts atrodas zem šiem vārdiem: iestāsimies pret mikro uzņēmumu nodokļu palielināšanu. Jūs esat bijusi tā, kura tieši pretēji ir iestājusies par palielināšanu. Jūs esat lauzusi šo solījumu. Solījumu laušana politikā normālos apstākļos ir būtisks iemesls, lai jums būtu jāatkāpjas no amata. Vēl jau, protams, varētu minēt, ka šajā programmā rakstīts ir: nodrošināsim uzņēmējiem stabilu un prognozējumu nodokļu sistēmu. Protams, to jūs arī sakat katrā savā intervijā un esat parakstījusi ar savu parakstu. Tikai nodokļu sistēma, pār kuru jūs patreiz valdat, nav ne prognozējama, ne stabila. Tā ir haotiska un, maigi izsakoties, tāda, no kuras uzņēmēji vienkārši vairās un mūk projām. Par sabiedrības maldināšanu. Putrs kungs, jūs esat jau savārījis putru un tagad vēl mēģina turpināt runāt. Es jums ieteiktu paklusēt. 23. septembrī 14. gadā, pirms vēlēšanām, ministrs kundze Aigai Pelānei Latvijas Rādio
deva interviju, kur viņa teica ļoti viedus un pareizus vārdus. Viens no svarīgākajiem faktoriem ir nodokļu stabilitāte. Taisnība. Pilnīgi taisnība. Es jums pilnīgi piekrītu. Bet šādi runājot pirms vēlēšanām, jūs maldinat sabiedrību, ka jūs iestājaties par nodokļu stabilitāti. Es zinu, ka šajā teikumā nav rakstīts es, Dana Reizniece Ozola, esmu par nodokļu stabilitāti. Nē, tur tas tā nav rakstīts. Bet šādi pasakot, jūs maldinat sabiedrību, sakot, ka jūs esiet par nodokļu stabilitāti. Vēl varētu pacitēt jūs. Šobrīd grūti, tieši no tās pašas intervijas, šobrīd grūti runāt par nodokļu palielināšanu, jo ieņēmumu līmenis mājsaimniecībām ir tik zems, ka būtu grūti samaksāt nodokļus vairāk. Vai tad šajos mēnešos, jeb šajos 2 gados, kad jūs esat bijusi valdībā un jūs esat valdījuši, mājsaimniecību ieņēmumu apjoms ir tā palielinājies, ka nu var palielināt nodokļus? Nu nav taču tā. Vai turpinot citēt, kur jūs maldinat sabiedrību? Ja tagad palielināsim mikrouzņēmumu nodokli, atkal saņemsim bumeranga efektu. Ja palielināsim likmi līdz 15, tas ir tas, ko mēs esam izdarījuši, viena daļa godīgi nodokļu maksātāji aizies ēnu ekonomikā. Tādēļ mūsu programmā, Zaļo zemnieku savienības programmā, ir punkts, kur uzstājam, ka mikrouzņēmumu nodoklis tiek atstāts esošā līmenī. Vajag gudrāk plānot nodokļus ieņēmumus. Nevienmēr lielāks nodoklis ir lielāki ieņēmumi. Ministrs kundze, šo visu jūs teicāt pirms vēlēšanām. Kā man gribētos atpakaļ to Danu Reiznieci Ozolu, kas bija pirms vēlēšanām, kas tik saprotoši izturējās pret nodokļu politiku un pret tautsaimniecību. Kur ir palikusi tā Dana? Kur viņa ir? Kāpēc viņa ir mainījusi savu viedokli? Kāpēc par to nav nekas zināms mums, sabiedrībai? Kāpēc par to nav runāts? Vai acīm redzot ir slēgta atkal kaut kāda aizkulišu darījumi, par kuriem mēs nezinām? Vai acīm redzot kaut kas notiek tur aiz durvīm, kas sabiedrībai nav zināms? Iedomājieties situāciju šobrīd, sakot, ka jā, mēs esam par 1,7% aizsardzībai. Un kas notiks tajā brīdī, kad iekšzemes koprodukts nepieaugs minētā apjomā un nāksies mainīt budžetu 2017. gadā? Jūs aizsardzības izdevumus samazināsiet. Jūs teiksiet kanādiešiem, ziniet, nesūtiet 700 karavīrus, atsūtiet 600, mums tik daudz naudas nav. Tas, ko jūs izdarījāt jau šogad, faktiski mainot aizsardzības finansējumu par 24 miljoniem, iepretim tam, ko jūs bijāt apsolījuši 15. gadā. Es atceros jūs teikto budžeta komisijas sēdē. Šahā gājiens atpakaļ neņem. Jums patiešām liekas, ka šis ir šahs? Nē, tas ir ļoti nopietni. Tas ir Latvijas aizsardzības jautājums. Tas ir spēja ticēt jums un jūsu valdībai, ja valdībā, kurā jūs esat ministri. Pie patreizējās jūsu aktivitātes nav iespējams jums noticēt, un arī nav iespējams noticēt jūsu valdībai. Kolēģi un kolēģis, es gribētu aicināt jūs, ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, atbrīvot no amata Danu Reiznieci Ozolu. Jo man liekas, ka šie argumenti ir pilnīgi pietiekoši, lai ministrei būtu pašai jāatkāpjas, lai premjerministram būtu ministri jāatbrīvo. Un, ja viņi nav spējīgi to paši izdarīt, tad mums kā parlamentam šāds lēmums būtu jāpieņem. Es aicinu jūs pierādīt to, ka Dana Reizniece Ozola nav jūs nopirkusi ar deputātu kvotām. Es aicinu jūs nobalsot par viņas atstādināšanu, pierādot to, ka jūs esat neatkarīgs parlaments. Nevis tāds parlaments, kur var par dažiem 10 miljonu
savaldzināt tik ļoti, ka jūs esat gatavi nobalsot par haotisku, neprofesionālu, neprognozējamu, solījumus neturošu un nepildošu ministri. Paldies par jūsu uzmanību. Es ceru, vēl joprojām ceru šajā gadā uz jūsu veselo saprātu. Paldies!